Latvijā darbojas vairākas valsts atbalsta programmas uzņēmumu digitālās transformācijas jomā. Tās administrē Altum un LIA. Grantu programma, kas attiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru praktisko administrēšanu Latvijā nodrošina informācijas tehnoloģiju klāsters, ir nu pat noslēgusies. Pieprasījums pēc neatmaksājamā aizdevuma līdz 10 000 eiro ir pārsniedzis gaidītos apmērus. Vairāk nekā 5000 uzņēmumu, no kuriem lielākā daļa ir mikro vai mazie uzņēmumi līdz 10 darbiniekiem, vēlas savus ikdienas manuālos procesus automatizēt vai arī ieviest kādu programmatūru, kas tiem palīdzētu veikt ikdienas darba pienākumus. IT klasteris ir izveidojis reģionālos centrus visā Latvijā un ir apmācījis ekspertus, lai palīdzētu uzņēmumu vadītājiem vispirms noteikt savu digitālo briedumu, to noteikt arī uzņēmumam, un konsultētu, kādā virzienā savu biznesu vislabāk digitalizēt. Šodien studijā esmu aicinājis Latvijas IT klastera padomes priekšsēdētāju Kasparu Kauliņu, lai viņš izstāstītu vairāk gan par pašu programmu, gan iegūmiem, ko tā sniedz un sasniegs, gan to, kāpēc ekonomikas ministrijai kopā ar Eiropas komisiju šo atbalstu vajadzētu turpināt. Uzmanību mūsu sarunai. Tā digitalizācija attiecās uz biznesa procesiem. Ja, tad ir svarīgi, ka šajā programmā mēs runājam par visdažādākajiem biznesa procesiem, sākot ar grāmatvedības uzskaiti, klientu informācijas vai klientu atbalsta sistēmām, dažādām uzņēmumu noliktavu, loģistikas atbalsta sistēmām un rīkiem. Un principā šī programma paredz, ka šo naudu var saņemt, lai uzņēmums ieviestu kādu šādu risinājumu. Tātad vai iegādātos programmatūru vai veiktu kaut kādus pielāgojumus, ja tas ir nepieciešams. Jo tajā procesā, tad, kad uzņēmumi domā par tādu kaut kādu jaunu risinājumu ieviešanu, tur parasti ir divi tie lielie izmaksu komponenti. Tātad viens ir sākotnējās izmaksas, lai kaut ko palaistu, ieviestu, izmēģinātu, pielāgotu un palaistu. Un tad ir kaut kāda uzturēšanas maksājuma vai mēneša maksājuma, abonēšanas naudas un tā tālāk, lai šo risinājumu turpinātu lietot. Ja, tā ir tā normālā praksa. Un tā problēma ir, ka šiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem visbiežāk pietrūks naudas tieši tam pirmajam solim. Lai kaut ko palaistu, uzsāktu lietot, ja, viņi pēc tam to abonēšanu, uzturēšanu, to viņi spēja nosekt normāli, bet tajā pirmajā solī viņi mēdz iestrēgt vai vispār tāpēc nedarīt. Šīs te programmas līdzfinansē Eiropas Savienība. Ja? Un Eiropas Savienība, Eiropas komisija, kā Eiropas Savienības nosacīta Eiropas valdība, ja, ir noteikusi, kam šajā procesā ir jābūt vai kas ir jāizdara. Un viens no šī procesa tādiem būtiskiem soļiem ir tāds uzņēmuma pašvērtējums par to, ja, cik viņi ir digitāli nobrieduši, cik daudz viņi ir spējuši, kur viņi atrodas attiecībā uz šo te digitalizāciju. Un tad ir izstrādāts Eiropas līmenī ir izstrādāts šāds te pašnovērtējuma rīks, ja, digitālā brieduma tests, kur uzņēmumiem ir jāatbild uz salīdzinoši vienkāršiem jautājumiem par dažādiem saviem procesiem, tehnoloģijām, ko viņi lieto, automatizācijas rīkiem un tā tālāk, kas beigās parāda, ja, kur viņi šobrīd ir tieši šajā, cik viņi ir digitāli nobrieduši, tā teikt. Un tas ir tas, jā, kas ir, lai vispār saņemtu šo te aizdevumu, vai nevis aizdevumu, to grantu, tātad neatmaksājumu aizdevumu. Tad viņiem ir jāiet cauri šim procesam, viņiem ir jāuzraksta pieteikums, viņiem ir jāizpilda šis brieduma tests, jāsagatavo ceļa karte, kas ir tas, šīs tehnoloģijas ieviešanas plāns un mērāmie mērķi, ja, ko tad viņi vēlās sasniegt tā rezultātā. Un tad, vēl ir, protams, tur jābūt atbilstībai, jāpārbauda, vai šiem uzņēmumiem nav nodokļu parādu, vai viņi nav saistīti ar sankcionētām personām. Tur vesels process, tas ir diezgan sarežģīts process. Un tad viņi var būt šie te aizdevumi saņēmēji. Ja, tā kā, un brieduma tests, jā, ir daļa no šī procesa.
Jā. Vai tev ir tāda sajūta par to, cik daudz bija tie uzņēmēji, kas palika tā kā aiz tā borta, un kāda ir tā interese? Vai joprojām zvana un interesējās? Un tā? Mēs īstenībā, kā jau tie Latvijas uzņēmēji ir tā kā tādi studenti. Ja? Mēs, tad, kad mēs jau informējām gan mēdījos, gan sociālajos tīklos par to, ka tā pieteikšanās tuvojās noslēgumam, mēs saņēmām rekorda augstus šos te pieteikumu skaitu. Mums pēdējos mēnešos kopš novembra vidus faktiski mēs saņemam vairāk kā 100 zvanus dienā. Ja, tad mēs esam, tiešām, es ceru, ka mums izdoties skatītājiem parādīt arī kādu vizuālu, kur šīs līknes, kā ir pieaudzis tas pieteikumu skaits un tā interese. Ja. Un šobrīd vēl, it kā ir noslēgusies pieteikšanās, bet turpinās šī te izskatīšana. Tā kā, līdz brīdim, kamēr, beigsies tā nauda. Ja? Tā kā mēs esam tajā procesā, ir vairāk tie posmi, un šobrīd vēl tās ceļa kartes tiek gatavotas, tie atzinumi sniegti par uzņēmumu atbilstību šīm prasībām, un tālāk vēl tiek skatīti tie uzņēmuma pieteikumi arī LIA. Ja? Tā kā šis process vēl nav noslēdzies, tāpēc tev nevar pateikt, cik daudz paliks bez tā finansējuma, bet ir skaidrs, ka to būs daudz. Mēs runājam vismaz par daudziem simtiem, ja ne pat tūkstošiem uzņēmumu, kur paliks bez šobrīd. Vienkārši tā nauda beigsies. Tas nozīmē, ka tur patiešām līdzfinansējumi vēl, ka to finansējumu tur vajag, jo 1000 tas izklausās ļoti daudz. Jo saprot, man liekas, ir ļoti svarīgi arī saprast, ka tam uzņēmumam ir jāsaņemās. Tas nav tā, ka tam mazajam uzņēmējam viņam jau tā nav tāda, kā lai saka, vienkārša lieta, jo tur ir kaut kāda tie administratīvie, tur tas viņa ieguldījums, gan to testu pildot, labi, tas nav ļoti sarežģīti, bet gatavojot tās ceļa kartes, tur pildot tās formas, skaidrojot to loģiku, arī meklējot tos iespējamos risinājumus. Tas viss prasa laiku, un tālāk jau ieviešot, tas arī prasa, tā ir investīcija, ja? Un tas ir tas laiks, kas tev jāatrauj no tā, ko tu dari ikdienā. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs neatņemam viņiem šo iespēju, jo viņi ir saņēmušies, tātad tas viņiem ir, viņi nokoncentrējušies, un viņi grib to izdarīt. Tieši tā, un tas, ko noteikti var teikt, ka digitālā transformācija joprojām ir arī jaunās Eiropas komisijas lielā aģendas plāns. Tātad to viņi ir deklarējuši, līdz ar to arī Latvija ir apņēmusies šo digitālo transformāciju sekmēt. Tad tas tikai droši vien ir politisks lēmums, lai šo programmu turpinātu, es saprotu, vai ne? Tieši tā. Tas šajā gadījumā Eiropas līmenī, es domāju, ka tie finansējuma vai finansēšanas avoti ir pieejami, un tas ir īstenībā mūsu valdības rokās. Ja, jo ir Eiropas finansējums un valsts līdzfinansējums visās šajās programmās. Un tad mums ir jāatrod šis līdzfinansējums un šī griba un svarīgi, ko es vēl gribu uzsvērt, izmantosim to, ka mēs esam izveidojuši šo procesu un infrastruktūru. Tas ir svarīgi, ka nemēģinām tagad atrast kādu citu, kas to visu apsaimnieko, tā sistēma strādā.